Nu, šī brīža moda, jā, tā kā aicina eksperimentēt. Mēs runāsim noteikti arī daudz par fasoniem, krāsām un piegriezumiem vispārējo, bet vispirms. Ar saules brillēm arī ļoti labi var panākt tos 70. mazlietiņ. Aviatori vēl joprojām ir aktuāli un arī viņi paliek lielāki, kas arī šo 70. gadu vibrāciju raida. Krāsas bija, fasoni bija, tur bikšu piegrieznis bija, saules brilles, aksesuāri, apavi. Kas par somām vēl? Vispār moda ir aizgājusi jau lauž stereotipus, pieņemsim par vēļu. Nakts šortiņi ir kā izejamais apģērba gabals, jā, nerunājot arī par visām mežģīnēm, mežģīņu kleitiņām, nakts krekliņiem. Ja mēs runājam par šo vasaru, vai vispār modē ir vērts runāt par kaut ko ļoti tālu uz priekšu, vai labāk tiešām mēs koncentrējamies, piemēram, uz sezonu? Man patīk radīt, un kaut kādam jānotiek tādam kā Covidam vai kas visu tā kā paralizē, un tad tu visu pieņem to lēmumu, jā. Sveiciens Denim Dream podkastā. Starp citu, tāds pirmais modīgais podkasts Latvijā. Podkasta formāts gan visiem labi zināms. Šeit es, Rūta Dvīnska, tur man pretim vienmēr kāds stilīgs, skaists un arī labs cilvēks. Šajā reizē stiliste Dace Krieviņa-Bahmane. Šī šķiet ir padomiem bagātākā epizode, kāda bijusi līdz šim, jo mēs ar Daci izrunājām pilnīgi visu, kas aktuāls modas pasaulē šovasar. Nu, čau, Dace! Čau, Rūta! Kā tev iet šajā vasarā? Nu jau. Varēja būt siltāk, bet iet ļoti labi. Kas ir tas, kas stilistam kļūst aktuāls vasaras periodā, vai arī līdzīgi kā, piemēram, mūziķiem darba ir ārkārtīgi daudz, jo kaut kur arī tās profesijas droši vien iet roku rokā, vai ne? Jo viņi vairāk uzstājas, jo jums vairāk arī darba bet vai arī jums ir tāda sezonalitāte, es nezinu, kad sakrīt vairāk nekā citās? Jā, es domāju, ka visiem ir diezgan līdzīgi, kad pavasaris un rudens ir tie paši aktīvākie laiki. Jā? Vasarā ir vairāk tā kā atvaļinājuma laiks, līdz ar to ienot tādu darba ziņā, jā. Vasara ir tāds brīvākais un janvārs, februārs arī ir tādi klusie mēneši. Janvārs, februārs visiem tas droši vien, bet kāpēc tieši pavasars un rudens? Man liekas, tā arī visiem, kad ir tas aktīvākais periods, jo vasarā ir atvaļinājumi un līdz ar to... Es tieši domāju, manā adresē laikam vairāk kā reiz tā ziema, decembris, tas ir tāds viss darbīgākais laiks, un vasara arī to starp, jo ļoti daudz pasākumu notiek, un tad tev katras brīvdienas ir aizplānots ne tikai ar ģimeni, bet arī ar darbiem, pasākumi, kas nozīmē arī darbu, piemēram, kas ir, nezinu, pilsētas svētki visādi jāvada un viss kaut kas. Tā droši vien tava darba specifikā. Tā mana. Nē, man tomēr es esmu ievērojis, ka vasarā ir kaut kā brīvāk, par ko es ļoti, ļoti priecājos. Kādreiz vajag atpūsties. Bet ja par modi un gada laikiem runā, tad tev ir tāds kaut kāds savs tas viss tīkamākais laiks gada nogrieznī? Man patīk tā vasara. Arī... modas ziņā laika. Protams, pēc vasaras vienmēr gribas, lai ir kaut kas rudenīgs, un tas ir normāli. Bet kaut kā sirdī laikam tīkamāk man tomēr ir tā vasara. Es dažkārt domāju par sevi un savu garderobu, par to, ka rudenī, tad, kad tu vari sākt ģērbties kaut kādās kārtās, jau mums tas nogrieznīts, kad mēs varam tā skaisti izštātēties, tad ir jāsāk atkal dzīvot tādos lielos, biežos jokos, kažokos, jā. Bet to brīdi, kamēr vēl ne, tas laikam man no tāda modas viedokļa patīk, jo tad tu vari vairāk varbūt izpausties, un tad savukārt pavasaris atkal ir tas laiks, kur tu esi sailgojies pēc tā siltā laiciņa, bet vēl aizvien var tās kārtiņas tur savilkt. Un tad tas man šķiet tāds visiedvesmojošākais laiks. Man vienmēr šķiet, ka pavasarī atveras kaut kādas jaunas čakras attiecībā uz modi, un tad tu esi, nezinu, sailgojies pēc tā ziemas perioda. Un vasarā atkal, man liekas, kleita kurpes. Tā, ka tur kaut kā pazūd tas radošums vasarā. Īstenībā tam es tev piekrītu, jo vasara un rudens ir tie, ka nomainās tā sezona, un tas jaunais priekšā uzreiz. Un tas ziema ir atkal, mēs kaut kā to ziemu izdzīvojam, jā. Un jā, arī modas ziņā, tāpēc nepavēlt ir arī skatas. Fashion Week ir tieši pavasaris un rudens, kad ir tas jaunais skats uz lietām, jā.
Bet, nu jā, pavasarī ir vienmēr gribas, ja var vienu soli ielikt, es teikšu, vasarā vairāk. Nu jā, mazliet var sākt. Jā. Pieciest to drēgnumu, bet labi izskatīt. Jā, un visi salst. Un šajā periodā tieši, kad tu nezini īsti, kā tad iziet no tās mājas ar plikām kājām vai tomēr ar zābakiem. Mēs runāsim šodien kā reizes par vasaras modi. Es gribu tev pajautāt visu, lai mēs visi pēc šī podkāsta noskatīšanās šovasaram esam visstilīgākie, kādi mēs vien esam bijuši. Bet pirms mēs ķeramies klāt šim vērsim pie ragiem, kā sākās tavas attiecības vispār ar modi? Skaidrs, ka tu esi daudz stāstījusi, tu esi daudz mācījusies, pēc tam jau visādi izmēģinājusi arī savu roku, darinot apģērbus, varbūt vēl viss kaut kas, bet tas pirmais varbūt kaut kāds tāds klikšķis, vai es nezinu, kas notiek cilvēkā, kad tu saprati. Varbūt tas bija tai mazajai meitenei tur līgatnē dzīvojot vēl, kad tu saprati. Bet tā arī bija man neviens nebija ģimenē mākslinieks, un arī apkārt es pat nezināju šādu, protams, profesiju, ja? Un man jau kopš sevi atceros, es visu laiku, no 3 gadiem man bija, es zīmēju, un viss, kas notika tieši apģērbu kaut kādā ziņā. Man patika zīmēt, un es domāju, man visu laiku likās, ka man būs, ka es fantazēju, kas es gribu būt, es domāju, ka es gribu būt gleznotāja un šuvēja, ja? Tikai 2 vienā. Un es nezināju, kad ir tāda profesija, kas apvieno šos te abus divus, un un man likās, ka man būs jāizvēlas. Un tā kā, īstenībā, kopš es sevi atceros, tas man ir visu laiku, es pat nezinu sevi savādāku. Man bija tā, ka man matemātika ļoti labi padevās, un, protams, kā ieras, loģiski. Mēs taču ejam tikai tajā virzienā, un līdz pat 9. klasē man likās, ka es iešu kaut kur uz to. Tā māksla tāda, tas tā. Bet, karjeras izvēles centri tad bija, un tad, protams, es zināju, ka man tajā testā māksla būs pašā augšgalā, un tajā dienā man viss mainījās principā pa 180 grādiem, un es tika nolēmts, kad es tomēr iešu tajā mākslas virzienā. Tad man bija 16 gadi, kad es sāku mācīties. Vecmogrāvī bija pirmā skola, kurā es tieši mākslu, un es modes nodaļā tur arī iestājos, jā. Bet tas pa tiem 180 grādiem pagriezās tādēļ, ka tu saprati, ka tu varēsi apvienot tās savas patikšanas apģērbu un to gleznošanu, vai tur vienkārši tu saprati, ka tev ir iespēja turpināt mācīties, nezinu, ko viņi tev tur pateica? Tur jau laikam līdz tai 9. klasē es tomēr, es tur drēbes taisīju, es laikam jau tā kā jūtu, ka tā kā es gāju uz to modes dizainu, es sapratu, ka tas apģērbs ir tas, ar ko man patīk darboties, un tad jau es zināju, kad es izvēlēšos, jāizvēlas nodaļas ir, kā tajās skolās, ja, tad es zināju, ka es iešu uz modi. Tur jau es biju kaut kā pilnīgi, tādā ziņā man ir dviņu māsa, kas viņa ir zinātniece, ja, un viņa bija arī teicamniece, viņai bija ļoti labas atzīmes, viņai bija grūti izvēlēties, teiksim. Viņa bija kā man dviņu māsa, tad mēs varējām salīdzināt, jo viņai viss padevās. Man atkal savukārt vieglāk bija. Es zināju tā kā precīzi un vienkārši gāju uz to, jā. Bet, teiksim, mācoties, tajā laikā bija stilists kā profesija, nebija tāds izdalīts jēdziens. Līdz ar to es mācījos tā kā plaši, un tas viss bija zem tāda kā apģērbu dizaina. Bet tajā brīdī tev vēl šķita, ka tu būsi modes dizaineris. Jā, tad jau es zināju, kad es eju jau nišā. Bet tas, ka mums bija gleznošana, zīmēšana, tas bija tā kā viss pašsaprotami, gāja paralēli, bet nē. Tad jau es no 16 gadiem zināju, ka es būšu modes dizainers. Un tad tu arī izmēģināji kādu laiku sevi šajā laukā, diezgan labi performēji, viss super, un droši vien, ka tur arī ir kaut kāds stāsts, kāpēc nereti Latvijas tas mazais modes dizainers pieņem to lēmumu, ka šis ceļš ir beidzies. Jūs tādu piemēru esat daudz. Jā. Jo stāsts jau noteikti nav par to, ka kaut kas neizdevās kolekcijās vai kaut kas nesanāca. Bet tur es arī gribētu vēl tā kā es minēju, kad es nezināju, kad ir tāds stilists, tāda atsevišķa profesija, bet jau mācoties līdzšķējos, tev jau ir jāstilo sava kolekcija. Un man īstenībā kursbiedrs pateica, ka
Dace. Tu varētu būt labs. Tev ir acis, ja? Jā, nu tā, un tajā brīdī es kaut kā, nu tā kā tev nebija domas, tu vēl esi students, tu baigi nefantazēji, kā tu strādās un kāds tas tirgus ir, jā. Un tad jau tu paralēli tu sāc taisīt stilu arī savām kolekcijām, bet tu nezini to, ka īstenībā tās ir divas dažādas profesijas, jo bieži vien dizainers nevar būt stilists. Jā, tā ļoti bieži. Tas ir ļoti bieži, viņš pieaicina stilistu. Bet manā gadījumā es kaut kā gāju, bet tas man likās ļoti organiski, ka tas ir normāli, ka tu slash stilists, dizainers slash stilists. Un arī paralēli savam tātad zīmolam es strādāju kā stilists. Man nebija viena diena, hops, Dace dizainera beidzās, mans dizainers sākās Dace stiliste. Es jau Kosmopolitanā strādāju, un tas viss stiloju jau arī faktiski arī jau no tiem 16 gadiem, bet tā apzināti droši vien jau, tā tad, kā es sāku žurnālos strādāt, un arī, kad man bija zīmols paralēli, es strādāju kā stilisti. Bet kurš ir tas brīdis, kad tu pieņem lēmumu, un kāpēc tu pieņem lēmumu, ka tavs zīmols kā tāds, ka tevis radīta mode vairs nav aktuāla, tādā ziņā aktuāla. Un es, jo tas ir, es gribu, lai tu arī padalies, ka tas noteikti Latvijā ir samērā grūti, tas ir finansiāls izaicinājums. Un tad mācoties attiecīgi, mums mācīja pa māksliniekiem. Mēs esam mākslinieki, radītāji, un es absolūti nezinu, kā vadīt biznesu, jo tas ir ļoti saistīts. Tas, principā, ir tāds viens no galvenajiem. Es esmu mākslinieks, un tajā brīdī tu tā kā taisi to savu zīmolu nezidādams, kas vispār ir jādara, un es pamēģināju, un tas īstenībā man bija 10 gadus, man bija zīmols, īstenībā diezgan ilgi, man viss patīk, man patīk radīt, tas viss bija, bet tas finansiālais, ļoti grūti. Un tātad pirms, kad Covid sākās, es arī pieņēmu lēmumu, kad, viss laikam, šī ēra man ir beigusies, un pavērās pavisam cita šķautne, jo es visu laiku biju dzīvojis šajā radīšanas, visu laiku es radu, taisu kolekcijas, stiloju paralēli, un tad es sapratu, ka var dzīvot arī savādāk, jo man likās, ka tas ir tā ir mana dzīve tā un tā, jo tagad es tiešām arī izbaudu to. Bet tev tajā brīdī šķita, ka, ja tu pieņemsi lēmumu par to, ka tu vairs neradi modi, ka tu kļūsti tajā brīdī tā kā mazāk vērtīgs, tev bija tā vai kāpēc tu turējies vēl aizvien, zinot tāpat, ka ir jau grūti, visu laiku jau ir droši vien no gada uz gadu, no kolekcijas uz kolekciju, tev visu laiku ir tomēr, kā tu saki, jāskatās, kas notiek arī tajā finanšu Excel tabulā, vai ne? Jo māksla ir māksla, nevelti visiem lielajiem zīmoliem, arī viss, ko pārstāv, piemēram, Denim Dream, visiem ir viņu radošie modes direktori, katrā modes namā tāds ir, un viņš neatbild par finansēm, bet Latvijā sanāk, ka tu esi 5 vienā. Vajadzēja laikam iziet tam cauri, lai vienkārši tu saprastu. Tagad tu skaidri apzinies, ka tev, tu viens nevari. Es jau vienmēr, kas man arī saka, es neesmu uzņēmēja, un tāpēc arī tas, kāpēc es tik ilgi turējos, tāpēc, ka man patīk radīt, un tik grūti ir, ka tas tiešām ir tas, kāpēc es nevarēju, kāpēc, to ir grūti. Un kaut kādam jānotiek tādam, kā Covidam vai kas visu tā kā paralizē, un tad tu visu pieņem to lēmumu, Kaut kas man bija paturpinot šo, kas bija jautājums. Es zinu, ka tajā laikā, tā kā radi tās kolekcijas, tu pats par sevi tā kā nedomā. Tu realizējies ar tām kolekcijām, un es domāju, pa apģērbu un tā, bet es kaut kad biju savai draudzenei teikusi, ja es neradītu, es būtu ļoti, stilīga. Jā, es zināju to, jo man patīk, un man tieši kaut kas bija jautājis, kā tu tā jocīgi, tagad tu tā kā, tas zīmols, tā kā, vai es neesmu dizaineri vai ne, un tagad tu tajā Instagramā, tā kā nav jocīgi tev sevi, tā kā, tas tā kā, tās modes uz sevīm vai tos lukus. Es saku, jo īstenībā tas jau manī bija, man pat. Tas bija tas apslāpētais. Jā, man tas bija apslāpēts, un es nekāpiņu no savas komforta zonas. Jā. Forši, jo, es domāju, ka daudzi, gan Covid laiks, gan visādi citādi varbūt grūtāki laiki mums vienkārši piespiež pieņemt tos lēmumus, kas beigās izrādās pareizie. Tādā ziņā feinu un paldies. Ir kaut kas labs arī no tā. Jā, nē,
es nebūtu droši vien, piedzīvojis to, ka var arī šādi vai tā un mēs izbaudīt. nebūtu piedzīvojuši tevi kā fantastisku stilistu ar padomiem vispārējo, redz, man ir vistas savukārt pateicoties Covidam un siltumnīca, tā kā visādi labumi. Tev ir kāda vēl no Bachmann zīmola tām kleitām vai kaut kamā skapī kaut kas karājās tev tur tāds? Man ir es paskatos arī, un man nav baigais sentiments tā, vai ne, jo kāds man tur jautā, vai, un tad es secinu, ka es radīju tādas taimlas, respektīvi, tās lietas, ko es esmu radījusi, viņas arī šobrīd var vilkt. Ir aktuāls. Tā. Tas man ir tā kā, ok. Forši. Klau, skaidra lieta, kaut kam bija jāizbeidzas, lai kaut kas ārkārtīgi labs sāktos vai turpinātos pilnīgi citā kvalitātē. Šodien ir tas laiks, kad mēs varam būt pateicīgi gan taviem sociālajiem medijiem, kur mēs redzam visu tavus padomus, gan manā gadījumā, piemēram, man ik pa laikam ar tevi vienkārši sanāk satikties darba jautājumos, kur es uzzinu visādus knifiņus, kā to labāk, kā šo labāk, un vispār ieraugot lietas, kuras tu proti sakombinēt, atkal jau paveras kaut kāds pilnīgi jauns kosmos un saproti, šādi arī var. Tāpēc es gribu, lai tu neturi šodien sveci zem pūrdats, bet izstāsti mums visiem, ja mēs runājam par šo vasaru, vai vispār modē ir vērts runāt par kaut ko ļoti tālu uz priekšu, vai labāk tiešām mēs koncentrējamies, piemēram, uz sezonu? Kas tagad aktuāls. Es teikšu tā, ka, ja tu domā varbūt kā tendencēs vai tieši sezonalitātē, nav jau tā, ka tur mēs ar nazi nogriežam, teiksim, no modas viedokļa. Labi, vasarā ir tas, ka vasarā ir vieglāk auduma un krāsas, varbūt, kas tā kā vasarai piestāv vairāk, kas ir katru gadu. Tas, ir kaut kādi tie krāsu salikumi vai kas, bet tāda tendenču viedokļa, viss jau aizplūst. Tā ziema kardināli neatšķirsies no vasaras trendiem, tādā trendu ziņā vai fasonu ziņā, ja mēs tā. Es vienmēr skatos tā kā bišķiņu uz priekšu, skatos jau nākamajā sezonā. Tā kā tagad tu rudenī lūkotos. Jā. Un es tā kā ņemu gan no jaunā, gan no, kas ir no iepriekšējām, tā kā apvienojot šo. Principā, bet jā, es jau tā kā ar domām esmu tajā nākamajā sezonā, bet varbūt tajo fasonu, varbūt tādu, kas ir tādu, kas jauns, varbūt kāds virziens, varbūt šķautne pavarās savādāk, tādā ziņā. Tad es izmantojot izdevību izjautāšu tev par šo vasaru, jo nekas jau vēl nav nokavēts. Mēs varam visu vasaru vēl štātēties, un tāpēc, lai zinātu, kas un kā ir aktuāls, mēs runāsim noteikti arī daudz par fasoniem, krāsām un piegriezumiem vispārējo, bet vispirms, kā tas ir modē, cik liela tā spirāla ir, pa ko mēs tur pārvietojamies? Mēs šobrīd esam tā kā tas aktualitātēs, kas bija pirms 10 vai pirms 20 gadiem, vai kā tas notiek? Kā vispār šis notiek? Ir tā, ka 2000 gadi citēja 70. Un tātad mēs citējam 2000, bet tur ir iekšā tie 70. Respektīvi, viņš jau ir saslāņojies, tas nav tā, ka mēs 2000, un tad bet tas bija arī 70, jo, tas jau, tā moda ir jau pa slānīšiem. Mēs viņu citējam, un, teiksim, ja runā par 2000, tas ir vairāk kā jaunieši paņēmuši šo te lauciņu, teiksim tā, bet, viņi jau tāpat ir savādāka. Tā kā mūsdienu skatījumā nevajag kopēt. Nē, tas skaidrs, ka mēs tā kā tu saki, mēs kaut kāds atsauces droši vien, vai ne uz to laiku nolasām, jo ir tā, ka man, piemēram, ir dažas kurpju kastes, kas stāv jau tik sen, ka es domāju, ka drīz jau atkal varēšu vilkt tās kurpes ārā un vilkt kā šā brīža aktualitāti, bet tajā pašā brīdī es paskatos to kurpu un es domāju, īsti nē. Šodien tomēr izskatās citādāk tas, kas ir veikala plauktā, jo doma jau ir tā pati, bet
To es arī gribēju teikt, ka gluži tā laikam nevarēs, varbūt kaut ko var trāpīt vai ne, izvilkt, bet kaut kas tomēr atšķirās tā kā mūsdienu tajā redzējumā, bet pat tiem gada skaitļiem, ne, kuri laiki šobrīd ir modē, arī 90. pieņemsim. Arī kaut kur īstenībā 80. nebija cilāti, bet kaut kur jau es redzēju, kad ir tāds jau virzība, teiksim, fotosesiju stilā uz 80. Uz to avangardu, Bet tas nozīmē, ka modē principā nekas tāds globāli jauns netiek izdomāts, tāds pilnīgi jauns ritenis no nulles. Mēs visu laiku skatāmies jau ar kaut kādu atsauci kaut kādos gados. Jā. Nē, inovācija ir audumos noteikti, jā, lai tas būtu arī domās par dabu. Bet protams, tie fasoni, viņi tiek visādi, varbūt tur stilu mikslis notiek. Bet, principā tas tiek ņemts, jo, visu laiku tas griežas uz riņķi, bet mēs kaut kā paņemam tās pašas sastāvdaļas, bet iznāk kaut kas mazliet savādāk, tu kā redzi. Jo, principā, mēs varam sacīt paldies visiem tiem, kuri jau tur 20., 30. līdz 50. gados ielika. Kurš tās bikses izgudroja? Kurš tās bikses izgudroja, jā, precīzi. To pamatiņu, un tagad mēs vienkārši to kaut kā adaptējam gadu no gada. Mums, nezinu, ne mums, bet viņiem, kas nosaka tur to toni tīkamā veidā, un tad jā, redz, tā rulējam uz priekšu. Tās pašas kaprī bikses, kad viņas 50. aptuveni tika izdomātas, jā, mēs viņas atkal velkam šobrīd 2000. Viņas arī iemirdzējās. Ir kaut kāda apģērba gabala, kas tiek piemirsti, un tad paka, hei, kaut kas jauns, kas bija, ok, šis vēl. Vai tevī jau ir tā uzasinātā sajūta par to, ka tu jau jūti, kas nāks nākamais? Jā, tas kaut kā organiski, tā kā pēc... Nē, tas tev organiski. Tāpēc es to saistīt esmu, bet, principā, tu jūti jau to, kas tā kā arī ir... Tur, piemēram, 60. bija tāds vairāk grafika konceptu, 70. jau bohēma, vai ne? Tur 80. atkal grafika tāds, tāds arī īstenībā avangards, jā. Tas viss... Un tad tu jūti jau, kas, piemēram, tad kā... nākam sezonu. Bet tas arī tā kā sezonālā maiņa, vai ne? Tur vasara, tu jūti, tuliņ būs taču tas pavasars. Jā, jo kaut kas ir bijis, un tad kaut kas tā kā arī pa tiem skinny džinsiem. Tas pārāk nesen bija. Lai mēs spētu atkal tajos iekāpt. Pārāk vēl, tā kā baigi ilgi turējās pie tiem skinny. Vēl aizvien turās, bet es domāju, ka tas nav tādēļ, ka tie ir atgriežušies modē, bet tādēļ, ka no viņu skapja nekad tie nav pazuduši. Jā. Bet jā, šis ir tas, kam vēl es tā kā laikam neesmu gatava pārkāpt. Vēl nav laiks, jo kaut kādas lietas, zini kā, ja tu runā, piemēram, par 70. gadiem, es tos neesmu piedzīvojusi pat, līdz ar ko man tas liekas kaut kas tāds mazliet eksotisks, kad tas atgriežas mūsdienu modē, forši viss tas hipija laiks un puķu bērni un tam līdzīgi, un man gribas to pamēģināt, bet tad, ja tu runā par 2000, un es pati izdzīvoju tās kļošanas, kuras velkas pa zemi ar to Rīgas sāli aplipušas, tur tādas vienmēr slapjas, skaistas, un tie kroptopiņi kaut kādi, un man šķiet, ka, nē, es to vēl, tā kā es vēl jūtu tos slapjos bikšu galus, kas sitas gar potīt, es neesmu gatava tā kā atkal tur iekāpt. Man šķiet, ka, ja mēs runājam par laikiem, kuros mēs neesam paši to modu piedzīvojuši, tas liekas kaut kā tā feināk to pamēģināt šodien, nekā tas, ko jau tu esi izmēģinājis. Tas tik tā. Es nesaku, ka visiem tā ir. Par tiem laikiem, tieši pa 2000, kas ir piedzīvot, saka, ka, nē, bet, tad var izvēlēties citu virzienu. Nav jau, kā es vienmēr saku, nav jau jāsako tik ļoti, ir jau daudz, kas modē. Nav jāvelk tie top trendi, tur nezinu, balonu bikses vai tur kaprī bikses un tad tur sporta jakas, aviatori lielie visai sei. Lai tu, tas ir konkrēti cilvēki, kas dzīvo tajā bet kuram nav pilnīgi normāli, var mūsdienīgi izskatīties arī tādā mierīgā, ne 2000.
Par to, vai jāskrien līdzi aktualitātēm, arī runāsim, bet tad ķeramies pie tās šīs vasaras. Es nezinu, ar ko sākam. Sākam ar krāsām. Kas šovasar aktuāls krāsu paletē? Aktuāls krāsu paletē. Kā vienmēr vasarā, es teikšu, ir tas baltais, ir top krāsa, bet tas jau ir... Tas piestāv vasarai, piestāv cilvēkiem, un cilvēki arī svaigāk izskatās. Te varbūt arī turpinās tie paši krāsu salikumi, kas ir, ir pelēks ar dzelteno vai tirkīs ar dzelteno, tāds zilais ar dzelteno. Varbūt arī tādas... Nevajag, ko šī brīža tā moda pieprasa, ka nevajag varbūt no tām dīvainajām kombinācijām izvairīties. Tas ir, nezinu, sarkans un oranžs? Jā, kaut vai, jā. Tad no tā izvairāmies. Jā, vai rozā pieņemsim arī ar ko mēs varētu rozā arī ar oranžo savilkt. Jo skaisti, vien brīdi bija ļoti aktuāli. Jā, respektīvi... Kaut kā, pieņemsim arī tur brūns, pelēks, dzeltans, koši, balts. No šī izvairāmies. Nē, īstenībā tas ir tas, kā arī var savilkt. Tā kā nevajag baidīties, it kā liktos, šitie divi nepiestāv toņi viens otram kaut kā. Šī brīža moda, tā kā aicina eksperimentēt. Tā es varbūt varētu to nosaukt, jo, protams, ir bēšais, kā haki, vai tas viss ir. Ko šie toņi piestāv arī vasarai, bet te varbūt runa iet tieši par tām kombinācijām krāsu. Vienu brīdi bija tas ļoti koši zilais, tas Dona zilais, kādu mēs Donu redzējām Eirovīzijas performancē. Viņš vēl arī tiek kā akcentēts. Bet tas arī nenozīmē, ka tagad ir jau dizaineri ir piedāvāt daudz tonalitātes un nav tā kā mums tur jāģērbjas tikai... Nē, par to nav stāsts, es domāju, vispār nekas no šī droši nav jāuztver obligāti. Dariet kā tīk, bet tāpēc jau es tev gribēju ar tevi aprunāties, lai saprastu, kas tad ir tas aktuālais, jo, ja gribas kaut ko, varbūt mazas detaļas nomainot tajā savā garderobē. Labi, sarkanā arī es vispār neesmu bijusi sarkanās krāsas fans savā apģērbā. Bet kaut kā šajā vasarā es gribu viņu vilkt un tā kā mono un arī pa sarkano un tā kā mono, arī pa to color blockingu ir vēl joprojām, viņš ir aktuāls un arī mono, vai arī viss mono un kaut kāds košs akcents. Kas ir color blockings? Tas ir krāsu sadalīts tā kā pa krāsu laukumiem. Tu tā kā bildi uztver sevi, kā te ir balts, te ir zils, te ir sarkans, pieņemsim. Un tu tā kā sadalīji to savu veidolu pa krāsu laukumiem. Tas ir tāds... Es par sarkano piekrītu. Tāda jokaina krāsa, kurai būtu tiešām tādā lielā gabalā varbūt. Bet iespaidīgi izgājienam. Bet jo tu vairāk redzi veikalā, jo vairāk šķiet, ka un es domāju par to, ka mēs ļoti bieži vispār droši vien ietekmējamies un varbūt nomainām arī to sajūtu par vai kādu krāsu vai fasonu, tad, kad mēs to biežāk, arvien biežāk redzam, vai ne, sev apkārt riņķī. Vai arī otrādāk ir, ka vairs negribas. Nē, tas jā, protams, arī tās, jā, tā notika ar leopardu rakstu, šeit ar mani kaut kādā mirklī, bija vienkārši mazliet par daudz. Tas nenozīmē, ka man nepatīk. Nē, tur es tev arī piekrītu, ka ir tieši pie leopardu varbūt, mēs jau redz, tas ir bijis un tev uzreiz gribas kaut ko citu. Bet leopardu bikses ārā nemetu, gaidu, kad atkal tie 20 gadi paies, ceru, ka vēl ielīdīšu, tad jau būs atkal aktuāli. Labi, tie joki, bet skaidrs krāsas, košas baltas, color blockings, mono, viss forši. Kas ar šā brīža, nezinu, fasoniem notiek? Kas ir tas, kas ir aktuāls šīs vasaras modē? Ja gribās būt top, tādā top, tad tās ir balonbikses. Es zinu, kad arī domas dalās par viņām, bet ir divi veidi. Viens tās, kas ir tā kā Āzijas ietekmē, vedardejotāji mazliet
tādas liriskākas, un tad ir kas ir vairāk tā kā no hip-hop kultūras, viņas tā kā formu, un jā, viņas ir divu veidu, līdz ar to varbūt tās no hip-hop kultūras vairāk tā kā pieņem. Mēs pieņemam vairāk. Jā. Tad... Bet atgriežoties pie tām biksēm, tas nāk arī no kuriem laikiem? Tās... vispār tās ir tā kā, pamats ir tās Āzijas. Es tādu par pļūku biksēm sauc. Jā, bet redz, 2000. gados viņas tika adaptētas kā hip-hop kultūrā un pārveidot. Redz, visu laiku viņas slāņojas. Bet hip-hop kultūrā tas ir arī džins. Arī šodien tās pļūku bikses ir džins. Treniņu biksēs, kur meitenes dejo, viņām ir balona forma. Un tagad viņas ir arī tā kā apspēlētas un arī nav tā, mēs tā kā precīzi viņas necitējam, bet, tas iespējas, viduklis labi izskatās un arī, teiksim, ar balonu biksēm ir ļoti svarīgi akcentēt to vidukli. Vai tas ir... Velkot ko, kas ir akcentēts tieši viduklī. Ar tām Āzijas tipa balonbiksēm tas būs vienkāršāk droši vien, jo viņām parasti ir tā augstāk varbūt jostas vieta, ne? Treniņbiks sakal šķiet stāv uz gurniem. Piemēram, man ir tās, kas es saukšu par to hip-hop kultūras biksēm, vai ne? Jo viņas vairāk formu tur. Nē, viņām arī var atkailināt vēderu. Līdz ar to, tas tāds, bet jā, ja tur kaut ko maisveidīgi, tur ļoti, ļoti tie vai meitnē, lai tas proporcionāli labi izskatītos, līdz ar to ļoti labi izstāst, kad ir kaut kas tieši viduklis akcentēts. Vispār ir auguma, tips, kam tas labāk izskatīsies un atkal otrādi sliktāk, šīs balonbikses, piemēram. Meitenēm, teiksim, arī dejotājs, kas dejo, viņām ļoti forši izskatās, teiksim, tās baloni. Līdz ar to... Pašas forši baloni vispār daudzām izskatās. Tas bet tas ir svarīgi akcentēt to vidukli. Tiešām meiteni var, tur var bišķiņ savādāk viss izvērsties. Ļoti svarīgi ir akcentēt, un es pat teiktu, ka ļoti daudzām piestāv tieši balonu bikses. Bet, tur atkal tas cits moments ir, vai pieņem, vai citām atgādina vēderdejotāji. Tas ir tas... Parunājam par biksēm, kas ne visiem piestāv. Kam piestāv? Jau ne visiem piestāv. Tevis jau pieminētās kaprī. Kaprī, jā. Tās ir atkal aktuālas. Tātad, ko tas nozīmē kaprī? Ka bikse beidzas pus kaut kādā ikrā? Jā, un tad, tā kā mūsu reģiona sievietēm tomēr tie kāju ikri nav, tomēr ir izteiksmīgi. Ļoti reti, kurām meitenēm ir tādi pavisam tādi slaidi. Un tad es teikšu, ka tās bikses tā kā viņus akcentē un tās kājas izstās tādas masīvākas. Bija, kā es vienmēr saku, cits fasons varbūt vairāk komplimentēs, bet var pilnīgi pieņemt, ja tu pieņem sevi tādu, ir okei. Tas ir galvenais stāsts par sevi pašu, kā tu viņās jūties. Protams, iekāpjot papēžos arī uzreiz tas izbalansēs, bet jā. Un vēl arī, kas ir šobrīd modē, tās ir arī šorti pagarinātie. Tā kā biker šorti? Vai platie šorti? Viņi tā kā plati arī var iet pāri, arī tas garums ir diezgan visāds pāri celim, un tad arī ir tas akcents uz tiem ikriem. Un, sakot, jāskatās, vai ikri ir tievi, ja? Tā ir pareizi saprot. Ja tev tievi ikri. bet tā ir, labi, tas risinājums arī ziemā, tās bikses bija zābaki gari. Ļoti labi tiek risināts šis moments. Ir zābaki gari. Viss okei. Bet es absolūti, tā kā, negribu teikt, ka tagad es varu pieņemt, es arī uzvelku. Es zinu, ka man ir kājas, tagad es višķiņ varbūt masīvāk vai kā izskatos, bet lai tas varbūt, kas, kā saka, vai ne, tā. Ir kaut kur pasākums, kad grib izskatīties tā vai šitā, vai, restītu ar to savu izskatu var tā kā... No kurienes tās kaprībīgas nāk? Viņas ir, man liekas, kaut kādas 50, un tos tika radīts arī kā Kaprīs salatā, tad nosaukums no Itālijā šāds sala ir, jā. Un viņas tika radīts kā kurorta resort garderobes sastāvdaļa, jā. Tā kā saīsinātas bikses, lai tā tu vari pieklājīgi. brist pa smiltīm un jūru.
Jā. Nu tā viņas, un, nu jā. Tā ir ar daudzām lietām, kas kādreiz varbūt bija tīri praktiskas, kas šobrīd jau vairāk runā, nezinu, modes valodā, nevis tik daudz par praksi. Nu, piemēram, tās kaprībiks, nu, mums jau šodien praktiski nav tā, ka kaprībiks būtu ērtākais, kas vien ir iedomājams, bet toreiz, kā tu saki, tās tika radītas tādēļ, lai tām būtu arī tāda praktiska nozīme. Nu, labi, man liekas, ka vispār mode ir aizgājis jau, teiksim, lauž stereotipus, pieņemsim par vēļu, teiks, nakts šortiņi, ja, arī ir kā izejamais apģērba gabals, jā, nerunājot arī par visām mežģīnēm, mežģīņu kleitiņām, nakts krekliņiem no sērijas, ka tas jau ir tā kā, nu, jau apģērba statusā, arī šīs te flip-flop kurpītes uz papēžiem, kas arī šīs vasaras viens no tādiem lieliem trendiem, kas ir tā kā no pludmalas arī nācis, bet tu jau vari šos te apaus tā kā jau vakar garderobē iekļaut. Nu, respektīvi, tur ir varbūt ar katru šo te tiek lausti stereotipi. Nu, moda lauž tādas pārkāp robežas, iekļauj un, nu... Jā, es vienkārši domāju par to, ka kādreiz tiešām bija kaut kāda praktiska nolūka, kādēļ šis vai tas, un tad mūsdienās mēs par praksi jau apģērbā vairs maz runājam, jo vien tas nav specifisks apģērbs, tur vienam šim, otram tam, nezinu, darbam, notikšanai kādai vēl kaut kā, bet tāda ikdienas moda jau vairs vispār nav par praksi. Nu, šeit, tā. Jo vēl aizvien ir ļoti daudzi, kuri pieturas pie tā galvenais, lai ir praktiski un ērti. Bet skaidrs, ka mūsdienās jau tu vari tur, atrast, savienot šīs komponentes ērti un skaisti. Visiem gribās savienot, lai tu esi stilīgs, bet lai tev ir ērti. Jā. Protams, to var visu, tas ir atkal, nu... Bet kādreiz ir kaut kas arī jāpiecieš stilu. Kādreiz arī ir kaut kas jāpiecieš, jā. Nu, pieņemsim arī tas caurspīdīgums, kas arī, nu, tas arī ir varbūt tāds mulsinošs kādam moments, ka tev šortiņā apakšā un viss bija cauri, tā kā it kā tu būtu apakšveļā arī tur neuzvilcis kaut ko, ja, vai ne? Nu, tā jau gluži pēc bērnu uz dārziņu neiesi, ja, nu, pieņemsim, vai smilškas te nesēdies, līdz ar to ir katram... nu, tā kā savus tu pielāgos šo te dresu, ko tu katram savam kaut kādam iznācienam, kur tu vari atļauties vairāk vai kur tomēr nē. Tu jau sāk runāt par apaviem, kas šovasar apavu modē notiek? Nu, man liekas, tādu ļoti lielu tātad šo te tendence ir tie flip-flopi, gan zemie, gan uz papēža. Un, bet zemie flip-flop, ko tas nozīmē, tas nav gluži pludmales šķības ar to... Vispār ir. Ir, jā? Nu, šobrīd viņas jau ir no ādas, jau viņas tiek pārveidotas tādas, varbūt elegantākas. Starp citu, ļoti arī ir tāda lieta, kad var izvēlēties krāsainu kā akcentu, sarkans vai zils. Tā kā vienu tādu? Nē. Arī var tā. Nav tādu noteikumu, bet, teiksim, ja tu visi esi vai nu brūna, apģērbā, es pieņems. Ar kaut color blocking šeit ierunājas, tā man vienkāršāk. Un sarkani flip-flopi pieņemsim. Vai zili. Nu, jā, tādi akcentoņi, jā, šobrīd arī, tāpēc redzat veikalos, nebrīnamies, kad ir košos toņos šeit. Labi, flip-flopi uz papēdīti un tā. Jā, protams, ir laiviņas, bet viņas arī ir tādas bišķiņa. Tās laiviņas, kas ir caurspīdīgas, tādas tā kā tamborētas, aizvien vēl aktuāli. Kuras? Kur var redzēt visu kāju. Neiziet, teiksim, aktuāls ir diezgan daudz, kas... Bet tas, kas ir tā kā, ko modas pasauli izceļ, tas ir, par ko tas tā kā nevajag, ka tagad visām jāsteigā flip-flopos vai ir arī iešļūcenes un, respektīvi, nav tā, ka citi apavi vai zandelis nav modē, vai ir viss tas arī ir, bet šie ir tādi varbūt jauninājumi, kas tā kā, tu ievēro vairāk, kad kaut kas tā... Nu. Labi, bet ir kaut kas, tā kā, ko tu redzi, un šis galīgi ne?
šobrīd tik neaktuāli, ka ārprāts? Mums ir kaut kas, bet tas vairāk arī laikam kā tu savelc. Var arī, es tā baidos tagad tur, nē, ir kaut kas nav. Bet arī tu tā kā pateiksi, bet, nē, tas tā kā tomēr uz tādiem 2000 mazliet, Es iedomājos par tādiem snīkeriem, kaut kas, kas... Tas ir varbūt, zini, par kombinācijām. Pieņemsim, tur klasiskas špīļkas, jā. Tu tā kā, piemēram, uzvelc kleitu, uzvelc tagad tās špilkas, un es teikšu, iet jau var, bet garlaicīgi? Jā, iet jau var, bet bišķi garlaicīgi, varbūt arī, tomēr, tad nomaidam uz kaut kādām tādām, kas ir šobrīd aktuālāks. Labi, ja tu nepārstāvi galīgi šo tādu klasiku, tas ir cits stāsts. Tas varbūt ir... Vasaras aktualitāte kleita. Nezinu, tām fasoni arī gadu no gada tomēr kaut kā mainās. Bija kaut kāds mirklis, ka mums visām bija tās puķainās kleitas, nezinu, ar tādām platām plecu lencēm, izteiktu viduklīti ar jostiņu, tāds maz, nezinu, tāda saulīta baloniņš, līdz celim. Tas droši vien tagad, tu droši vien atkal teiks, kā savelk, bet, ja mēs domājam par tādu globālu, vienkārši to skapi, nezinu, par mūsu skatītāju, kura ir tas, viņas tas tradicionālais ierastais skapis, droši vien, ka šī kleita ir tā, kas nav tagad aktuāla, ne? Tu saprati, apmēram, jā, kā es noraksturoju? Domu, jā. Nē, tagad vairāk, ja pa kleitu fasoniem, tad ir asimetrija diezgan dominē, drapējumi, arī lakoniskas diezgan formas ziņā kleitas tādi, jā. Taisnes tādas? Jā, tā kā uz auguma, es arī teikšu tāda 90. tāda estētika, bet es arī teikšu, šīs kleitiņas koķitās arī ar pumpiņu rāksu, ka tas ir arī viss. Pumpiņas tagad ir modē. Pumpiņas tagad ir Jacquemus zīmola, pumpiņas ir ļoti tā ienākušas un arī ir ļauts koķitēt ar šo te modi. Tas nav tā, ka tev visur jābūt, jo Jacquemus zīmols tieši tā formā, kad ir tāda mazliet koķetērija ap to visu, un līdz ar to tādas kleitiņas es pat arī iedomājos, ka varētu šobrīd vilkt ārā. Bet... tad, ja tu domā, piemēram, par tādu tiešām, nezinu, vidēji Latvijas sievieti, kura grib apģērbties stilīgi, kura grib izskatīties labi un forši, bet skaidrs, ka netērēs tur milzu naudu no pēdējām, nezinu, dizaineru kolekcijām. Būsim reāli. Tas tā nenotiek. Tad vai nav kaut kādās reizēs, kā tu tagad saki, tu nenopirksi to Jacquemus kleitu, vai ne, šajā saulītē vai tajā koķetajā piegrieznē, tu to vari atrast varbūt kaut kādā, nezinu, vai savā gardrobē jau no tiem iepriekšējiem gadiem vai kaut kur citur veikalā. Nebūs tā, ka tajā brīdī nenolasās tā tava doma un ka tu tomēr tā kā nošauj greizi, ka tur, ka ir kaut kādas tās reizes, kur tu it kā to trendu gribi ieviest garderobē, bet tad, ja tu to tiešām neizdari no tā augstā plaukta, tas izskatās nevis stilīgi, bet jau lēti un tīzli, būsim godīgi. Nē. Zini, arī šeit uzvelkot kaut kādu tieši zīmola no kā tiek citēts šis trends, tas ir viss, kas ir par personību, kā tu to iznes. Tu vari apģērbties Zārā un izskatīties pilnīgi. Labi, tas ir kaut cits Zara, tur būs ļoti precīzi tās kopijas, un tā ir vēl citos zīmols arī, bet, jā, labi, turpini domu. Bet, zin kā, tur katram cilvēkam ir jāsajūt arī pašam, vai viņš, es arī saku, ja tu jūti, vai savam dāmam, ja tu jūti, tu darbojies tajā stilistikā un pērsās lietas, bet ja tu nejūti, labāk nelien, ja tev nav stilists klāt, kurš tā kā, jo tad var nošaut greizi. Labāk ir darboties tieši tajā, katram ir savs personiskais stils vai kaut kā, piemēram, labi, tevis redzu diezgan plašā stilistiskā amploā, bet citam varbūt ir konkrēts, kurā viņam arī ir jāiet un kas viņam patīk, un viņš jau ļoti labi jūt to. Viņš var paņemt kaut kādu modernu, arī trenčiem mainās tie fasoni, vai ne, bet tie pamat apģērbi jau it kā paliek, bet tikai tas fasoniņš bišķi mainās, tā.
Un tu kā vari būt savā stilistikā, visiem gadiem iet cauri, bet tā kā pielāgot šos katru fasonu, mainoties laikam. Nu tā, tev jau nav tur, nezinu, ja tev tomēr tāds minimālisms tagad pēkšņi jāiet boho stilā, ja tu to nejūti. Rozā pumpiņās. Vai pumpiņām tur, jā. Tu ej savā stilistikā, grafikā un tādā minimālismā visu šo laiku. Tas arī būs modē, un tu paņem tikai to, kas ir tavā stilā, nevis lec tur, vienu sezonu šitā, vienu tā. Tas ir, bet tu redz jūti to arī, vai ne? Tas ir cilvēkiem, kuri to jūt un grib dzīvot. Tur es šodien gribu izstīties kā no 70. Boho pieņemsim, vai... To es teikšu, ka labāk eksperimentēt cilvēkiem, kas jūt to, kas var salikt šos te elementus kopā un atrast tās pērles arī veikalos meklēt. Jā, tas noteikti nav vienkārši, vai arī tad tiešām tādas precīzas kopijas samklējot, un es atradzu kaut ko, mūsdienās taču var tik elementāri meklēt, googlēt, apvelc tik brunci, iemet googlē, viņš jau atradīs, kur un aiziet. Tas ir mūsdienu, bet arī bieži vien tas, kas atnāk, tas atnāk. Tomēr ir beigās jāuzmērā. Nē, es pēc sevis arī, piemēram, kaut kādu pieņemsim, arī esmu meklējis savas ideālās balonbikses. Nebija jau tā, ka es iegāju, man arī tur kaut kādi prasības, kā es gribu, un nav tā, ka pirmajā veiklā un tā, tas jau man arī ir īstenībā, es staigāju un meklēju, un bieži vien es pērku kaut kādas lietas, es nebiju viņas paredzējis, ieejot, pirms es ieraugu, piemēram, žaketi, kas arī fotosesijā, es zinu, ka viņa ļoti labi izskatīsies, un tā fotogēniska, es viņu nopērku, ko man nebija paredzēts, vai arī kaut kāds apģērba gabals, ko es ieraugu, kad arī uz viena pleca plandoši, īstenībā tagad arī tādu par to asimetriju un tādu, es viņu nopērku. Nav tā, ka es viņu plānoju, vai es tagad viņu vilkšu, bet es zinu, ka viņš man ļoti labi noderēs jebkurā brīdī, ka kaut kas vai man ir kaut kāds elegantāks pasākums vai tā. Tā es arī bieži vien ne tikai koncentrējos uz to, ko man vajag tajā brīdī, bet es diezgan plašu skatu eju arī veikalos. Noslēdzot par to šo vasaru, kas ir vēl tas aktuālais, ko tu gribi pasacīt, no kā mums varbūt nebaidīties vai kam pievērst uzmanību, ko noprovēt savā garderobē? Saules brilles, noteikti. Un ar saules brillēm arī ļoti labi var panākt tos 70. mazlietiņu. Šobrīd arī tie aviātori vēl joprojām ir aktuāli, un arī viņi paliek lielāki, kas arī šo 70. gadu vibrāciju raida. Tad arī tās brilles, kas ir aviātori, tādas lielas, arī visu seju nosedzošas, pieņemsim, ja tur gribās iet tādā, šobrīd es varētu tādus uzliekt, un ne, tādā trendā lielākā, tad arī ir ovālās, kas ir tā kā no 90. gadu tādu estētikas. Jā, un viņas ir vienas no tām brillēm, kuras izskatās katrai sievietei sievišķīgi. Es iesaku pamērīt ovālās brilles sievietēm. Tiešām, ja pieņemsim tie melnie aviātori, viņi rāda tomēr tādu edgy, tādu izskatu un tāds stilīga, bet ar tām ovālajām uzreiz tu uzliec un tu paliec ļoti sievišķīga. Jā. Un, vēl no tādā 90. gada estētikas ir arī brilles tā ir tāda ofisu estētika, bez rāmīšiem. Viņas arī 2000 mazliet atgādina. Tādas es atceros, bet bija tāds ar tādu lilīgu, rozīgu to iekrāsoto stikliņu un te tādām puķītēm. Jā, lūdzu, tās jau arī īstenībā tās brilles jau kuro sezonu šī 2000, ne tikai šajā, bet jau kādu brīsniņu viņas tā kā iet un iet. Bet viņas arī es tā kā tikai tās, kas tiešām grib šajā stilistikā iet, tas nav tā, ka tev jāliek šīs te 2000
brilles vai ne, un tad tu būsi stilīgi. Nē, nepavisam ir ļoti plaša stilistiskā amplitūda šobrīd modē vispār. Tu vari izvēlēties, kāda tu vari lēdija būt. Bohēms, karaliene, jā, minimalismā iet ritīgā. Nu, restīvi, tev mode ļauj izvēlēties. Tā kā, jā. Krāsas bija, fasona bija, tur bikšu piegrieznis bija, saules brilles, aksesuāri, apavi. Kas par somām vēl izstāstīja šovasar? Tātad vienu brīdi mums bija maziņās somiņas, un tagad tomēr mēs ejam uz tādām mazliet lielākām. Nu, vasarai, kā vienmēr, piestāv pītās somas. Nu, lielās arī somas. Tā kā pa somām, tas tāds arī viss jāpieskaņo pie proporcijas, pie stila galu galā, kāds mums ir tas stils. Bet te mazās pavisam tās maziņās, tās vairs nav, ja? Viņas šobrīd vairs tā nedominē, kā viņas bija jau laiciņā atpakaļ, jā. Bet arī, ja pie kāda veidola prasās, es arī pieņemsim vakardienu, kombinēju dažādus, ko es daru, mēģinu kombinēt dažādus tas variants. Un man prasījās mazu somiņu. Un tas nav, tā kā, kategoriski kaut kam. Tas arī viss jāskatās pēc tā stila, ko tu esi uzveidojis, un arī proporcijas arī pa cilvēku iet arī šajā gadījumā runa, lai nav smieklīga maza somiņa un tā, Un liels cilvēks? Nē, tas tā kā rada šo sajūtu proporcijām. Tur viss pa proporcijām. Ja tas harmoniski izskatās, tad viss ir forši. Ir vispār kaut kas, ko tu teiksi, kas modē šodien, 2026. gadā, ir pilnīgs tabū? Vēlreiz? Kas ir modē pilnīgs tabū? Tā kā, šo nē. Vai vispār tā ir vēl šodien? Es tā baigi negribētu neko apgalvot, jo visu, tas ir arī, kā es vienmēr saku, visu var savilkt. Arī pa tiem skinī ir meitenes jau, kas ir šos skinī mēģinājušas ieviest jau tā kā trenda momentā, vai ne? Un arī var savilkt. Līdz ar to nav tāds, tas tā kā bija, kad es atgriežoties vēl no jaunības, paprasīja, kuri laiki man visvairāk nepatīk modē? Kurš tā? Es laikam pateicu 90. un 80. Un ko tu domā? Man pēc tam visas kolekcijas bija iedvesmotas tikai no šiem laikam, līdz ar to es tik teikt, ka nē, kaut kam, tas ir viss, kā tu savelc, vai tu to spēj iznest, un vai viņš adaptējas ar tev personisko stilu. Es domāju, ka tā, jo vienam cilvēkam tas var neizstīties, un otram vienkārši viņš uzvalk, un wow. Tas arī ir. Ļoti bieži tā. Tas ir ļoti bieži, jā. Dažreiz noskauž. Skaties, kā viņai tiks forši šis, un es izskatos pēc kaut ķēma ar to. Jā, bet ir kaut kāds, ko tu vari iznest vai labāk, vai kaut kā, kas ir tavs. Par to es arī vienmēr gribu uzsvērt. Tas, kas ir, katram ir savs stils, un ko viņš var vislabāk iznest. Var pats sakārtot savu garderobu tā, lai tu tiešām izskatītos mūsdienīgi, stilīgi un forši, ja tomēr tu teiksi, ka tur vajag stilista palīdzību. Ir skaidrs, ka katram sava acis un redzējums un tam līdzīgi, bet... Daudzi jau paši to spēj, bet protams, vieglāk ir, ka stils tiek pieaicināts, tad arī vieglāk, un tas ir tā kā ļoti tāds konstruktīvs, arī racionāls pasākums, tāpēc varbūt man tā matemātika, ka tas viss ļoti, ļoti tā schematiski tiek sakārtots un domāts, vai tiešām šie apavi piestāvēs pie tā, kas jau ir garderobā, pie tā stila, un tad tu tā kā vari ļauties tam stilistam un tā kā nedomāt par to, man tas jānopērk un uzticēties, un protams, ir vieglāk, jā, ja tu pats netiec galā. Varbūt kaut kāda jauna iedvesma vai varbūt pietiek ar vienu reizi ar to stilistu satikties, iztaigāt pa veikaliem, un tev jau ir tā kā, viņš tev tādu jaunu skatu uz lietām ir, jo, es saprotu, cilvēki jau dzīvo savos darbos citā pasaulē, citā burbulī,
un tad ienākot šajā, tu paver kaut kādu jaunu skatu uz lietām. Kā tev vispār šeit, cik stilīgi ir mūsu sabiedrība? Es apgrozos tikai stilīgos. Zini, es tā negribu baigi vērtēt. Es arī es pateikšu, ka es nevērtēju cilvēkus. Tā kā... Ka tev nāk pa ielu pretim, ja tā nav? Man pat ir bijis tā, ka man vīrs pasaka, tu redzēji, kas viņai saka, nē, jo man ir brīvi, ja tu nav visiem jāģerbis, tā kā stilīgi vai kaut kā, ja tu negribi, tas ir tev cits prioritāts, un es tā kā, mans uzdevums nav tajā brīdī, kad visus vērtēt un teikt. Pārmācīt. Tev patīk, man varbūt tāpēc, ka man tas ir darbs, un es tā kā lieku mierā to cilvēku, viss kārtībā. Ja cilvēks ir... ka tu atskaties un tā, ka man patīk, to es ievēroju gan. Tā. Bet jā, manā burbulī ir visi ļoti stilīgi cilvēki. Kādu vispār ieteiktu uztrenēt to aci, jo, skaidrs, ne visi tur izvēlēsies, stilisti pakalpojumus vai vēl kaut kā savā ikdienā, bet kā mēs varam bez ieguldījumiem lieliem tā kā trenēt vispār sevi un savu, garderobas uzlabošanas tādā virzienā? Parasti ir īstenībā, mainoties arī sezonām, ir diezgan maz, tā kā revidējot skapjus, ja tu domāji, kas ir jāpiepēr klāt vai, Nē, vai es domāju, kā no tāda viedokļa, kā tu ikdienā, teiksim, es nezinu, daudz saka, ir ļoti būtiski tas, kam mēs pievēršam uzmanību, piemēram, arī tīvs pašos sociālajos medijos. Ja es sekoju tur tam šim vēl kaut kam, tu jau neviļus, tā kā patērē to saturu. Vienalga, vai tu gribi vai negribi, kaut kur skrulējot garām, kaut kur es tās balonbikses pamanījusi, kaut kur es tās kaprībikses esmu pamanījusi, bet nav tā, ka es esmu izlasījusi L Baltika no vāka līdz vākam un tagad iepazinusies ar to, kas aktuāls. Es kaut kā vienkārši tās lietas kaut kur redzu. Tas ir sociāls tīkls spēks, tāpēc arī... Ne tikai, droši vien arī vēl viss kaut kas cits, es nezinu, es tāpēc tev jautāju, kā tev šķiet, kas būtu tas padoms, kā tu teiktu, kā mēs to savu actiņu varam ikdienā Labi, ja tu pa tiem sociāls tīkliem, tad tiešām tā arī ir. Vajag piesakot tām sievietēm, kas tev simpatizē tīri stilistiski. Un ja tev pašai ir grūti tā kā saprast, ko tev vajag, un tīri tā arī sekot viņām un principā teikšu, ka kopēt pat to stilu. Tā ir vienkārši, piemēram, tagad arī jaunieši, viņi ļoti stilīgi ir īstenībā. Tāpēc, ka viņi ir tajos sociālos tīklos un viņi ļoti labi zina, kas ir aktuāls, tādā ziņā tas ir mainījies nekā mūsu varbūt jaunībā. Jā, tas laikam man būtu īstenībā tas arī tāds padoms, tā kā jāizmanto šīs priekšrocības, sekojiet tām sievietēm tiešām, kuru stils jums simpatizē un liekas tūs. Piemēram, es zinu, ka seko, teiksim, viena stila piekritējām. Viss ok. Tādā ziņā, ka mana profesija, man patīk, man visi dažādi stili. Man ir tik daudz, kuras man patīk, bet viņas ir dažādos stilos ģērbs. Un man patīk tas, jo tad es tā kā spēju, man patīk dažādi stili. Saiedvesmoties no visām pusēm. Man patīk dažādi, un es tā kā arī kaut kādas kombinācijas, tu paskaties, jo man arī ir interesanti pašai, kāpēc es mājās kombinēju, jo es tad negribās citēt jau esošās, vai ne? Tas tā kā garlaicīgi, kaut kāds tāds lukas, un tad tu mēģini kaut ko tā kā jaunu izdomāt, pats kaut ko samiksēt. Tas ir arī tas stilista uzdevums īstenībā, un man liekas, un tad tu ar to padalies sociālajos tīklos, un tad mēs redzam, un mēs varam no tevis pašpikot. Lūdzu. Un tas maksā neko. Tas maksā neko, un var mierīgi tā kā citēt šos tīklus, tas jau ir, Tā kā. Kaut kur tevī arī sēž iekšā tas mazais kaut kāds, nezinu, kaut kas, ka tu gribi tā kā parādīt citam, dot to savu, un ka tu gribi, lai tev kaut kādā ziņā, es domāju, nevis nospiešu pogu follow, bet seko tavam stilam, piemēram, tā. Jā. Nē, un paņem to, kas pašam patīk, tādas arī teikt. Un dar. Un dar, jā. Tā. Jā, katrā ziņā mode, es domāju, katru reizi mēs nonākam šajās sarunās pie secinājuma par to, ka mode ir kaut kas par mums pasaka, vai mūsu izvēlētais apģērbs
par mums pasaka ārkārtīgi daudz un droši vien runā vēl pirms mēs atveram muti. Nu, principā arī atverot cilvēku skāpi, ļoti labi nolasīt var viņa personību. Nu, es nerunāju, vai tur stilistiski viss saskan vai nē, bet tie ir tās lietas, ko cilvēks ir izvēlējies. Nepazīstot viņu, tu principā caur skāpi jau iepazīsti šo te cilvēku. Tas tā interesanti ir, jā. Paldies tev, Dats, šodien, bet ne tikai par to, ka tu arī ikdienā padalies ar savām zināšanām, kā es sacīju, savos sociālajos tīklos, ka tu nekad neliedz padomu un ka tu esi, manuprāt, tas stilists, kas ir tāds arī sazemējies un saprot, ka, par ko ir, kas tā pa drēbi, par to mūsu ikdienas sievieti. Domā, tur nav tāds milzīgs, avangards, kaut kas super ekstra, bet ir kaut kas, kas tiešām mums nodara mūsu ikdienā. Paldies! Es tev saku no Denim Dream un mūsu draugiem Avene. Vai, paldies! Tā, lūdzu cit. Ķerciet. Paldies tev, lai tev stilīgi vasaru nevēlēšu, jo tas jau pats par sevi saprotams. Paldies par to, ka mums pārējiem var būt stilīga vasara, pateicoties tam, ka ir jūsu darbs. Paldies. Jā, man prieks, ka es varu kādu arī iedvesmot. Noteikti.